Čau, Mārtiņ! Es te atradu CVK mājaslapā Jelgavas novada partiju sarakstus. Te izlasīju jaunās vienotības programmu Jelgavas novadam. Man šķiet, ka viņi ļoti labi apraksta pašreizējo situāciju. Es domāju par to, ka novada reforma nav nesusi cerētos rezultātus. Pārvalde patiesībā taču kļuvusi smagnēja. Nerunāsim par to, ka lēmumi kavējas vai tiek pārāk sasteigti. Īsts haoss! Sveika, Anna! Jāpiekrītu, bet vai pamanīji to, ka viņi ir tie, kas nāk ar konkrētiem risinājumiem? Piemēram, padarīt Jelgavas novadu par vietu, kur cilvēki jūtas droši, atbalstīti un lepni, un, lai to panāktu, viņi vēlas efektivizēt pārvaldi un sabalansēt budžetu, lai samazinātu izmaksas un investētu attīstībā. Protams, vēl un vēl daudzi citi uzdevumi, kas tiek ieskicēti viņu programmā, un ne tikai, vai pamanīja arī to, kā viņi aktīvi komunicē sociālajos tīklos ar vēlētājiem un viņu uzdotajiem jautājumiem. Jā, pamanīju gan. Tā kā es ikdienā pārvietojos ar velo un automašīnu, man tieši ir svarīgi, ko viņi iecerējuši šajā jomā, un es saskatu to, ka nav piemirsuši arī par to parūpēties. Veloceliņi, apgaismojums, transports, tas ir vitāli. Ikdienā, kad esmu bijusi Vītoliņos, kur satiksme intensīva un vajag drošu veloceliņu, pati esmu vairāk kārtīgi ar bālu seju braukusi, jo neredz ne gājēju, ne velo braucēju likumā. Oho, ceru, ka tev viss izgāja labi. Redz, ja viņi domā par veloceliņu attīstību, tas savukārt sasaistās ar man būtiskām jomām. Tīrs gaiss, mazākas CO2 emisijas, lētāki pakalpojumi. Es ticu, ka ir jāiet zaļā virzienā. Un tā kā esmu ģimenes cilvēks, kuram ir 2 bērni, protams, izglītība un jaunatne, kas palikusi nedaudz novārtā iepriekš. Patiesībā, izglītība tuvu mājām tas būtu forši, un vēl jo labāk jaunieši iespējams paliktu novadā. Ja vien kā partija uzsver, būs šeit attīstīta uzņēmējdarbība un jaunas darba vietas. Jā, patiešām, ģimenes šeit jutīsies drošas un novads būs dzīves ar kultūru un sportu attīstītu infrastruktūru. Tad noteikti man būs jādodas uz vēlēšanām, jo ir jāatbalsta tos, kas vēlās darīt ko novada labā, ne tikai savā labā. Tieši tā, es jau arī esmu izdarījis savu izvēli un šodien rīta pusē jau biju vēlēšanu iecirknī un nobalsoju, jo kas zina, kāds būs laiks brīvdienās, kuras tā ir piesātinātas novadā ar daudzām un dažādām aktivitātēm. Mēs esam ar ģimeni arī ieplānojuši šogad doties vēlēt agrāk nekā pēdējā brīdī, un tagad noteikti zinu, par ko balsošu. Sarakstā ir 21 kandidāts, un dažus no tiem es pazīstu pat. Tad turēsim īkšķus par savu izvēli, lai mums izdodās.